Tu šķietam visu dari pareizi, bet kaut kas tevī joprojām liek justies nepietiekamam. Tu analizē, uzlabo sevi, mēģini būt labs, bet iekšēji tāpatās kaut kas nav līdz galam. Bet tas nav par darīšanu vairāk vai kļūšanu vēl labākam. Tā ir atbalsts no tavas pagātnes. Tas ir tavs ievainotais iekšējais bērns, un kamēr tu viņu ignorēsi, šī iekšējā cīņa nekur nepazudīs. Tāpēc šajā video tu uzzināsi, kā savienošanās ar šo sevis daļu var pamatīgi pārveidot tavu dzīvi. Čau! Priecājos tevi šeit redzēt! Ja tu redzi mani pirmo reizi, tad mani sauc Artūrs, un šajā kanālā mēs runājam par to, kā dzīvot laimīgāku un piepildītāku dzīvi caur sevis pieņemšanu un iepazīšanu. Un ja arī tev šis izklausās interesanti, piesako kanālam un pievienojas mūsu pulciņam. Bet ķeramies klāt video. Kā tad vispār saprast, ka tavs iekšējais bērns ir ievainots? Vai arī tev bieži ir sajūta, ka kaut kas iekšē nav līdz galam, un ka tu nejūties īsti brīvs, pat ja viss ir šķietami kārtībā? Bieži vien tas ir tāpēc, ka tavs iekšējais bērns joprojām nav sadzirdēts. Un tās nav tikai emocijas vai slikts garastāvoklis. Tā ir tevis daļa, kura vēlas, lai tu viņu beidzot sadzirdi. Un tad kādas ir 5 visizplatītākās pazīmes, kas liecina, ka tavs iekšējais bērns joprojām ir ievainots? Tad pirmā pazīme ir pārmērīgas emocionālās reakcijas. Vai arī tevi pārņem spēcīgas dusmas, aizvainojums vai trauksmes situācijās, kas racionāli ir šķietami mazas un nebūtiskas? Šīs emocijas nav par konkrēto brīdi. Tās nāk no agrīnām bērnības pieredzēm, ka tev nebija iespējas un atbalsta, lai izpaustu tā brīža emocijas veselīgā veidā. Otrā pazīme ir perfekcionisms un sevis kritika. Mēs bieži vien esam savi lielākie kritiķi. Liekas, ka nekad nepietiek, vienmēr var labāk, ātrāk, vairāk. Tā it kā mīlestība, atzinība un pieņemšana būtu jānopelna. Tālāk mums nāk bailes no noraidījuma vai pamestības. Arī šīs pastiprinātās un irracionālās bailes no tā, ka mūs pametīs, negribēs vai atteiks mums, liecina par ievainot iekšējo bērnu. Tad 4. pazīme ir grūtības uzstādīt veselīgas robežas un justies brīvi un autentiskam. Tu bieži pielāgojies, nepasaki, ko patiesībā domā, vai dari to, ko citi sagaida no tevis. Pat, ja tas nav kaut kas tāds, ko patiesībā gribi. Arī šis ir no bērnības pārņemts paterns, ka tu esi mīlams tikai tad, ja esi labs, paklausīgs un neradi problēmas. Un tā rezultātā tu esi iemācījies neapzināti pielāgoties, lai nepazaudētu šo te mīlestību. Un 5. pazīme ir iekšējais tukšums un sajūta, ka kaut kas nav īsti līdz galam. Un pat ja ārēji viss ir kārtībā, pieņemsim darbs, attiecības, sasniegumi, iekšē joprojām ir sajūta, ka kaut kas pietrūkst. Un tā ir tā fundamentālā vajadzība pēc emocionālās saiknes, drošības un mīlestības, ko tavs iekšējais bērns joprojām alkst saņemt. Kā jau tu redzi, tavs iekšējais bērns nav kaut kāds abstrakts jēdziens. Tā ir ļoti īsta tavas psihes daļa, kuru joprojām komunicē ar tevi ikdienā caur emocijām, sajūtām un reakcijām. Un šīs izpausmes nav nejaušas. Tās ir kā pavadieni, kurus mums ir atstājusi mūsu pagātne. Un ja mēs vēlamies sevi patiesi izprast un dziedināt, mums ir jāsaprot, kā šie ievainojumi vispār radās. Cilvēki domā, ka viņi kontrolē savas emocijas, reakcijas un izvēles tikai tāpēc, ka ir pieauguši. Bet patiesībā ļoti bieži tās kontrolē automātiski paterni, kuri radās laikā, ka mēs jau neapzināmies, kas mēs vispārīgi esam. Un tajā laikā veidojās ne tikai mūsu personība, bet arī ievainojumi, kas joprojām klusībā ietekmē to, kā mēs šodien jūtamies, domājam un rīkojamies. Kad bērns jūtās nesaprasts, kritizēts vai atstāts novārtā, viņš nespēja racionāli izsecināt, ka tas nav par viņu, bet gan par vecākiem. Un šādā situācijā notiek tas, ka bērns sāk domāt, ka viņš ir problēma un ka viņš ir atbildīgs par to, kā vecāki pret viņu izturās. Un tieši šādā veidā rodās pārliecības, ka es neesmu gana labs tāds, kāds es esmu, man ir jāpierāda savu vērtība, vai ka mīlestība ir jānopelna. Un šie uzskati nav vienkārši nepatīkamas domas, tie burtiski kļūst par filtriem, caur kuriem mēs pieredzam pasauli mums apkārt. Piemērs numur 1. Ja bērnībā mīlestība tika izrādīta tikai tad, kad bērns bija labs un paklausīgs, tad pastāv liela iespējamība, ka izaugot, cilvēks nejutīsies droši un brīvi būt tāds, kāds viņš patiesībā ir, un visu laiku neapzināti būs vēlme būt tā kā labam un pareizam, atbilstoši savām vērtībām. Piemērs numur 2.
Ja bērnībā bieži tika dzirdēta kritika, tad izaugot šis cilvēks ticamāk būs ļoti prasīgs perfekcionisms, kuram nekad nebūs gana labi, ieskaitot viņu pašu. Jo vienmēr taču var labāk, var vairāk vai ātrāk. Protams, ka vēlme uzlaboties un darīt vairāk ir pozitīva, bet šeit es runāju vairāk par tādu jau toksisku perfekcionismu, ka te jau nekad netiek sasniegtas šīs nesamērīgās prasības. Un tad pēdējais piemērs numur 3. Ja bērnībā bērns jutās atstāts novārtā un vecāki bija augsti un emocionāli nepieejami, tad izaugot šis cilvēks neapzināti un arī, protams, negribot, visticamāk veidos līdzīgas attiecības ar apkārtējiem, kādas tās bija bērnībā. Un tas viss notiek automātiski un tādā kā ļoti pirmotnējā līmenī, jo mūsu nervu sistēma automātiski izvēlās pazīstamo, nevis to, kas mums būtu labāks. Un tas notiek tāpēc, ka pat ja pazīstamais nav labs vai nenāk mums par labu, tas tāpatās ir drošāks par nezināmo. Tāpēc nākamreiz, kad tu izjūti šķietami neracionāls emocijas vai patērnus, atceries, ka tas nav nejauši. Tā ir tava iekšējā bērna daļa, kur vēl nemāk tik galā ar konkrēto situāciju citādāk. Bet viss nav tik drūmi, kā izskatās. Labā ziņa ir tāda, ka visi šie patērni ir maināmi. Un tiklīdz tu sāc pievērst uzmanību šai sevis daļai un ieklausīties tajā, tu vari mainīt ne tikai savas emocijas, bet arī uzlabot savu pašvērtējumu, pašsajūtu un to, kādas attiecības tu veido ar citiem cilvēkiem. Tad nu apskatīsim 5 veidus, kā iekšējā bērna dziedināšana var uzlabot arī tavu dzīvi. Iekšējā bērna dziedināšana nav vienkārši pozitīva domāšana vai cenšanās justies labāk. Tā ir iekšēja transformācija, kas ietekmē to, kā tu jūties, rīkojies un piedzīvo dzīvi katru dienu. Un pārsvarā šīs pārmaiņas notiek nemanāmi, un vienā brīdī tu saproti, ka, hei, es rīkojos citādāk nekā agrāk. Te jau visi mūsu uzvedības modeļi un patērni nāk no mūsu bērnības. Izpatīšana citiem, lielas bailes no atraidījuma vai toksisku attiecību piesaisti nāk no tā, kādus uzskatus un pārliecības mēs pārņēmām bērnībā. Un veidojot veselīgākas attiecības ar sevi un apzinoties šos patērnus, mēs labāk sākam izprast to, kāpēc mēs rīkojamies tā, kā mēs rīkojamies. Un tas arī ir pirmais lielais solis ceļā uz to, lai mēs varētu izrauties ārā no šiem patērniem un veikt sev piemērotākas izvēles. Tad nākamā lieta, kas mainās, ir pašvērtējums un ticība savām spējām. Jo tavs iekšējais kritiķis, tā visticamāk nemaz nav tava balss. Tā ir kopija tam, kuru tu turpini atkārtot, bet sākumā tu to dzirdēji no kāda cita. Un kad mēs šo saprotam un sākam apzināti mainīt to, kā mēs runājam un izturamies pret sevi, reāli mainās arī tas, kādus lēmumus mēs pieņemam un kā mēs jūtamies par sevi. Vai tas ir viegli? Nē. Vai joprojām ir bail un ir neticība? Jā, bet tas vairs nav kaut kas šķietami ārpus tavas kontroles. Tagad tas ir tavās rokās. Mēs neapzināti kopējam tādas attiecību dinamikas, kādas mēs pieredzējām bērnībā. Un tagad mēs kopējam šos patērnus arī kā pieaugušie. Gan romantiskajās attiecībās, gan ar draugiem, gan darba vietā un pamatā arī kuru cilvēku mums apkārt. Un dziedinot savu iekšējo bērnu, mēs sākam mainīt šos patērnus, celt savu pašvērtējumu un uzlabot attiecības paši arī ar sevi. Mēs sākam apzināties un respektēt to, kas priekš mums ir vai nav pieņemami. Un tas galu galā noved pie tā, ka mēs varam veidot veselīgākas attiecības arī ar citiem cilvēkiem. Jo patiesība ir tāda, ka viss ir tikai par to, cik daudz mēs esam gatavi pieļaut un tolerēt. Tad, kad mēs pārmērīgi sakāpināti reaģējam par šķietam mazām lietām, pārasti tas ir iekšējais bērns, kurš reaģē. Jo tas nav par konkrēto situāciju tagadnē, bet gan par pirmotnējo notikumu, par kuru šī situācija atgādina. Un jo apzinātāks tu paliec un arvien vairāk sāc pamanīt savas emocijas un vienkārši pareflektēt kaut vai minūti vai 2 par to, kā tu jūties un no kurienes tas nāk, jo vieglāk būs reaģēt atbilstoši situācijai, nevis būt reaktīvam un rīkoties autopilotā. Tavs iekšējais bērns nav tikai par pagātnes traumu dziedināšanu vai pārrakstīšanu. Tas ļoti lielā mērā atbild arī par tavu kreativitāti, dzīvesprieku, vieglumu un veiksmi, pamatā par visām tām lietām, kuras mēs varam novērot mazos bērnos. Un dziedinot šo sevis daļu, mēs atkal rekonektējamies ar to. Un jo vairāk tu savienojies ar šo sevis daļu un esi tādā kā sakabītē ar sevi, jo dzīvāks, vitālāks un piepildītāks tu jūties. Iekšējā bērna dziedināšana nav tikai par tikšanu pāri pagātnes pieredzēm. Tā ir par to, ka mēs beidzot varam dzīvot tādu dzīvi, kurā jūtamies brīvi, piepildīti un autentiski.
Un šīs pārmaiņas sākas brīdī, kad tu izvēlies sākt ieklausīties šajā sevis daļā, nevis turpini to ignorēt. Un varbūt klausoties šo visu, tev iekšā ir sajūta, ka jā, es gribu justies brīvāks, piepildītāks un tuvāks sev, bet kur tad lai es vispār sāku? Man tev ir labas ziņas, jo par to mēs runāsim nākamajā video daļā. Lai arī ko mēs dzīvē darītu, sākums gandrīz vienmēr ir visgrūtākais, jo tieši šī doma, es nezinu ar ko sākt, bieži kļūst par iemeslu, kāpēc cilvēki atliek tik daudzas lietas. Bet patiesībā ir tā, ka sava iekšējā bērna dziedināšana nesākās ar perfektu plānu, tā sākās ar ļoti vienkāršiem soļiem. Tāpēc tagad mēs apskatīsim 4 vienkāršus soļus, kurus arī tu vari sākt pielietot jau šodien. Pirmais solis ir vispār sākt pamanīt savas emocijas. Brīžos, kad jūties uzvilkts vai izjūti pastiprināts emocijas kā dusmas, bailes, kaunu vai trauksmi, nebeidz no tām, vienkārši paprasi sev, kā es šobrīd jūtos un no kurienes nāk šī sajūta. Un tad vienkārši centies to vērot un izjust bez nosodīšanas vai pieķeršanās. Tu neesi tā sajūta. Tā sajūta ir tevī, un tu to vēro tā kā no malas. Un tu būsi pārsteigts, cik bieži paliek vieglāk tikai tāpēc, ka mēs sākam apzināties savas sajūtas un vienkārši ļaujam tām būt. Tad, kad esi apzinājies to, kā tad tu jūties, nākamais solis ir šīs sajūtas pieņemšana. Ka jā, es jūtos dusmīgs, vai es jūtos bēdīgs, agresīvs, nobesījies. Vai tas ir patīkami? Nu nē. Vai es gribu tā justies? Nu arī nē. Bet nu šobrīd ir tā, kā ir, un es ļauju sev tā justies. Jo manā pieredzē ļoti bieži ir bijis tā, ka tad, kad mēs nejūtamies tā, kā mēs gribētu, mēs cenšamies neapzināti izvairīties no šīm emocijām. Mēs cenšamies tās nomākt ar mākslīgu pozitīvu domāšanu, vai telefonu skrolēšanu, vai kaut kādām citām aktivitātēm, kas ļauj mums izvairīties just to, kas patiesībā notiek iekšā. Bet patiesībā ļoti svarīgi ir vienkārši sākt pieņemt to, ka ir patīkamie momenti un ir nepatīkamie momenti. Tāpatās kā ir diena un ir nakts, ir gaisma un ir tumsa, un tāpatās arī šīs emocijas ir vienkārši daļa no būšanas cilvēkam. Tālāk nāk 3. solis, kurš ir ļoti jaudīgs un ar laiku var jūtami izmainīt tavu dzīvi pilnībā, un tas ir tas, kā tu runā pats ar sevi. Katru reizi, kad kaut kas nesanāk tā, kā gribētos, vai esi kļūdījies, aizmirsis, sajaucis kaut ko, kā tu runā ar sevi? Kādas frāzes vai vārdus tu sev mēdz teikt? Ja tie ir pozitīvi, tad super, tu jau esi uz pareizā ceļa. Bet cik bieži tie ir negatīvi, aizskaroši un asi? Tāpēc tas, ko es aicinu tevi darīt katru reizi, kad aktivizējās šī iekšējā kritiķa balss, kur atkal saka, ka tu neesi izdarījis kaut ko gana labi, ka tu nevari, ka tev nesanāks, vienkārši apzināti nomainīt tos kaut ko pozitīvāku. Piemēram, ka es jau daru labāko, ko es varu šobrīd, vai arī, jā, es pamatīgi sačakarējos šajā situācijā, bet nu es tiešām nezināju labāk. Es nevarēju zināt, ka tā sanāks, jo tas, kā mēs runājam ar sevi, ir viena no vissvarīgākajām lietām tam, kādas mums pašiem būs attiecības ar sevi un apkārtējo pasauli. Un izmainot tikai šo vienu ieradumu, tu pilnībā vari mainīt savu dzīvi. Un tad 4. solis, kas var ļoti palīdzēt dziedināšanas procesā, ir sākt izpaust savas emocijas veselīgā veidā. Raksti dienas grāmatu, padalies ar uzticamu cilvēku, raudi brīžos, kad to gribās, jo raudāšana vispār nav vājums. Tā ir cilvēciskuma izpausme, tas ir veids, kā mēs burtiski dabīgā veidā procesējam savas emocijas. Kusties, tad, kad izjūti saspringumu vai spriedzi, ej pastaigāties dabā. Pamatā tas var būt jebkas, kas ļauj tev izlādēt un izlaist uz āru to, ko tu jūti. Jo tu nevari dziedināt to, ko joprojām apspied. Tad šie ir 4 vienkārši, bet ļoti efektīvi veidi, kā tu vari sākt savu dziedināšanas procesu jau šodien. Un es tev varu apsolīt, ka izmainot tikai šīs 4 lietas, tu pamatīgi izmainīsi savu dzīvi. Un neviena no šīm lietām neprasa ne daudz laika, ne finansiāls ieguldījumus. Tikai un vienīgi vēlmi kaut ko mainīt savā dzīvē. Un pats galvenais, esi pacietīgs. Šis ir ilgtermiņa process, nevis kaut kāds ātrais haks, kas tagad izmainīs tavu dzīvi pāris dienu vai dažu nedēļu laikā. Tu nevari izmainīt visu vienā dienā, bet tu vari mainīt to, kā tu rīkojies šodien. Ja tev šis video šķita interesants un tu vēlies uzzināt vairāk par savu iekšējo bērnu un tā dziedināšanu, tad tev noteikti patiks arī šis video kaut kur kreisajā pusē, kurā tu uzzināsi 5 nepatiesus mītus, kas bremzē arī tavu izaugsmi. Tā ka spied uz video un tiekamies tur. Čau!